Nu tā notiek Ziemassvētku gatavošanās. Ko vēl vajag? Viņš ir kādu vainagu sataisījusi. Šā pirmā adventīte. Ko vēl vajag? Es domāju, ka nē, lieliski. Nē, nopietni. Es domāju, ka nē, ļoti labi izskatās. Ļoti labi, ne pa daudz, ne pa maz. Elīna salika aizkariņas mūsu skaistos burvīgos. Kas ir? Tas, kas salikusi pat briedīšas tāds. Nē, nu, jā. Tas ir nepatīk? Patīk. Ļoti labi pacentusies. Tāda forša noskaņa šajā mājās. Šitas rotājumi tādi salikti. Kas mums vēl ir? Aha. Tāpēc Gustavs arī kaut ko tas sataisījis, jā? Gustavs Minecraftā. Labi, tā. Tam vajag tumļot ar lampiņu. Vai! Veselā te jau ir. Vesela pasaule. Lampas salīmētas pat pie griestiem. Ugunskurs, kamīns. Gustav, kā ir? Tā, gatavojamies Ziemassvētkiem pamazām. Šodien ieliekam mājās to Ziemassvētku atmosfēru. Tikko atgriezos no veikaliem, starp citu, jā, baigais, nezinu, nākamgad noteikti tas jāatcerās, kad mums ir kaut kur jānoliek tie svečturu turētāji vainagam. Jo es tikko pa veikaliem izskreidījos un Alfā beigās Dominā kaut ko atradu cenu klubā. Dominā? 2 stundas meklēju. Apslēdināju pulksteni. Vai tas viņš apstājās tā? Viņš netiks šīs pāris priekšā? Nē. Tā kā tā, esam mājās šodien ienesuši Ziemassvētku smaržu. Nu tā, 1. decembris klāt. Mums tā viens nepacietīgais. Gribu atvērt adventas kalendāru. Šogad mums ir adventas kalendārs, tāds nopirkām ar pančiņām. Vakar Gustavs ļoti labi pacentās skolā, nedabūja nevienu piezīmi. Tāda noruna, lai es nopirktu adventas kalendāru. Izteigāju 3 veikalus. Vispār beigās lielās cenas. Pirmkārt, un nav nemaz tādu maziņu adventas kalendāru. Tā kā šodien 1. decembris un tad vērsim vaļā. Gustavs tik nepacietīgs pulkstenis mums ir labi. Ir jau gandrīz 8. Bet tad vērsim vaļā, jā? Skatīsimies, kas tad ir. Kas mums te vispār ir šajā kalendārā parādi. Te mums tā vairāk veidi ir, laikam. Cik katra daudz? 3, 2, 2, 2, 2. 8! Nu 8, jā, no katra pa 8. Bet štādi tikai pa vienam. Nu labi. Nē, pa 2 vēl ir. Nu jā, dažs. Nu ko tad var vaļā? Skatīsimies, kas tad tur ir iekšā. Tā tagad ir? Nu pirmā, atver durtiņas. Pagaidi, nē. Pagaidi, Pagaidi. vēl arī jānofilmē. Ai, mamma arī filmēt. Nātrā. Nu, jūs nākamgad vērsiet vaļā, jā? Jā. Es tā arī teicu, ka būs pat sūdīgākais pirmajā. Kāpēc pēc sūdīgākais? Es tā domāju, nav? Jā, tā jau tikai ne. Kas tālāk? Man špīnot jau skatās tālāk. Tālāk būs rītdien. Jurtiņas atvērtas. Var vēl viena. Nē. Nē. Nē, viss kas tev. Viņš maziņš bija, viņš atvērtas, viņš vaļā pēc otras. Jā. Tad pāris dienās jau bija visa tukša. Nu tā kā tā, mēs esam atvēruši pirmo vaļā. Nu kas mums te? Čali tikuši pie piparkūkām, jā? Ko? Pirmās piparkūkas? Kā ir? Kā ir? Visi brāļi ir piparkūkas. Visi vienādi. No. Patīk. Piparkūku brāļi. Mēs dabūjām piparkūku. Elīna dabūja. Kur ir visas piparkūkas? Nu, Gustavs jau tur nolītis ir. Nā. Minecraft spēlēju. Re, kur ir? Tad mums atsūtīja. Kas mums viņus atsūtīja? Selga? Orka. Orka? Orka atsūtīja. Reka, Orka, jā, Orka mums atsūtīja. Orkla Latvijā, Orka. Bez maksas. Bez maksas tā, nu forši. Varēs piparkūkas. Nu, Gustavim pastāsti, ko mēs šodien darīsim. Tu stāsti. Es? Vai Tomas viņš pastāstīs? Ko? Tikai māki smaidītis, jā? Pastāstīsi? Vēl nē.
Nu, mums tāda lieta, ka šogad mēs esam nolēmuši eglīti nebraukt pakaļ eglīti, tad divus gadus mēs braucām eglīti uz kaut kādām audzētavām. Tad šogad mēs to izlaidīsim un pamēģināsim eglīti nopirkt. Tas Kā vecos senos laikos? Jā, vecos senos laikos mēs tā darījām. Mēs jau vienmēr viņu nopirkām. Nekāda vainīta Jā, ne, dažreiz arī mēs aizbraucām uz mežu pakaļ eglītē, paši meklējām, jā, tas bija kādus 2 gadus, man liekas. Mēs esam tā uz audzētavām braukuši un tagad pa seniem laikiem mēs arī aizbrauksim nopirkt eglīti. Tas ir tāpēc, ka mums šitie mazie rakari, ar viņiem būs grūti kaut kur tik klāt kaut kam, ir tīpaši mežā, vai ne? Ar šitiem 2 bumbuļīšiem. Tāpēc šogad vieglāk būs aizbraukt un nopirkt. Vienīgais es biju Alfā, piegadu tirgotavas, un tās cenas gan mani baigi neiepriecināja. Pagājuši gadu mēs nopirkām egli pa 30, jā? Nē, tad šis 5 vai 30. Nu, vot. Tagad tādas egles līdzīgas vismaz Alfā, tur pie tās Alfas maksā tur jau ir tā 50, 55. Zaudēt, tu vari izvēlēt pilnīgi kādu pats vēlēties. Jā, un tur baigi nebija liela izvēle. Pārskatīt un izskatīt un izdomāt. Nu, veikali tāda, kāda viņa ir, cena ir tāda, kāda viņa ir. Tas gan, bet degvielu var ietaupīt za to. Un arī nav tik tālu jāved. Nu, tas vienīgi, nu, tur mazajiem, tas ir tikai tāpēc. Tā, jā, nu šogad noteikti esam izdomājuši nopirkt egli un var nākamgad ar mazajiem būs viņiem, vismaz viņiem staigās normāli, un tad jau varbūt izdomāsim kādu egļu audzētavu atkal aizbraukt. Bišķiņa augstumiņš ir -7 pagaidām, jā, nu iesim apskatīties eglis pie skaja. Laikam, ka nenāk. Nu, kāds mums te ir? Te ir latviešu eglis. Podiņos. Jā, tāda ir. Nē, bet tā jau fakta, varbūt maiziņa. Nu, tā ir latviešu, tā parasti tāda pat kā mums bija pagājuši gadu. Pagājuši gadu tā lielā. Subra. Nu jā, tad cik tā mums ir 40. Tā jau lielā pirkā. Sveiki. Nu. Kas tajā pusē? Te ir parastās. Nu, tā arī. Kas ir? Nu, parastās, jā, Latvijas. Šitā jau nav. 35. Kura? Šitā ir tā Norda, jā, reka 55 eiro. Varbūt Norda tad masiņāku. Viņas ir tādas lielākām skujām tādas, redzi? Jā. 55, nu paskat maziņa. Viņa cik maziņa ir. Viņa ir... Maziņa? Nu, paskatās, ne? Ko? Viņa kupla. Nu, viņa ir kupla arī, jā, mums nevajag tik kuplu. Mums vajag tādu slaidāku. Šitā smuka. Šitā? Nu, šitā ir parastā, man liekas. Šitā tad malka. 40, ne, tik nu. 40, jā. Vai garā atkal. Nē, nu, viņa tāda pat kā mums pagājušajā gadu laikam bija. Nē, vai pat garāka. Tāds baigi kuplās tās Norda. Jā, viņas ir baigi kuplā. Nu, tā ir braucam aizbraucam zīmē, nu? Aiziesim, paskatīsimies. Jā, nu, te ir tas pats, jā, kas pie Alfas. Tā pīk, jā, mazā rimčika piebraucām eglis. Pirmais būs tās pašas eglis. Kas? Nē, cita firma laikam. Cita, man liekas, Torrenta. Nē, Torrenta. Torrenta firma. Podiņos maksā 45 ir kāds smuka. Kura? Nu, kāpēc tādu maza mīlīti? Vajag podiņāk, bet, nu, mums nevajag podiņāk. Nu jā, nevajag Mums podiņu. taču viņu vajag, jā, pēc tam sadalīt. Kaut šitās ir, šis ir normāls, jā. Viņas ir kuplas, jā. Nu, augšu ir pusieši vielu. Tas nav tik slaidas. Podiņi. Jau sapakotas ir, vai neizpakotas vēl. Sapakotas. Nu, te ir daudz visādas. Norden. Tas, jā, Nordmans. Kas? Baigi kuplās. Jā, Nordmans ir baigi kuplās. Tā mēs pierezervējām uz stundiņu šito. Normāli. Tur ir līdzīga. Līdzīgi. Bet viņi tādu neformīgi. Ne, šitā ir foršāka. Jā, nu, es tā foršāka. Jā, Gustavs gan laikam. jā. Labi, pagaidām, paldies. Jā. Nu tā, braucām uz Ikea, mums ir pāris lietiņas jānopēr.
tos atrada. Tas bija. Mēs sākam domāt par apsties ar to, ka mēs varētu pirkt mākslīgi viegli varbūt. Tāds mums tikajā ir. Kaut kā sāk uzrunāt. 109 eiro. Ieguldījums vismaz 3 gados atcitās. Tas, ka kopumā mūsu dzīvokļi būtu ideāli. Ir vairāk un vairāk štukām, ka mums toši jāņem štā eglē. Ko Elīna saka? Viņa ir labā, bet pasties, ja īstenībā, ja tu bildēs, piemēram, nesat, ka viņa ir mākslīgā, vai tad tā nav? Bildēs viņa toši nevar pateikt, vai tā ir mākslīgā. Es ceneklubā esmu redzējis labāk, bet tās maksā 300 eiro. Šitā pa 100, priekš 100 eiro viņa ir ļoti. Viņa laba izmēra mūsu dzīvoklī. Jā, tas gan. Nesmird, nekūst. Mums tā ir tas mitrums. Neskūjas birst, kaķis palien apakšā un visu vajag zarus kustina. Es saku par šito. Un tad laikam ņemsim. Mēs nopirksim vēl kaut kādu... un šitie āķīši, es redzēju tā Ilzē, ka viņi liek šitiem āķīšiem. Āķīši jāpaskatās mums arī šeit, tas var atceries. Tās zvaigznes arī? Kādu citu gadu šogad varbūt nē, bet vispār viņas smukas ir, ne? 5 eiro. Pamuši, ka mēs varam vienu paņemt. Viena būs vientuļa. 3, domā, tur vajag 3. Mums jau tās lampiņas šodien tāds ir. Citu gadu mēs, tās lampiņas ir aplikuši, es domāju, nākamgad vajadzētu kaut ko savādāk, jā? Kaut ko savādāk, ja ņemt tad tāds vajag kaut kādas tādas liktas, ne? Nu, davai. Paska kā te ierotās, un nekā arī eglīte. Tā pati, kuru mēs laikam pirksim. Baigi daudz tās bumbas, man liekas. Baigi nokļau, bet višķiņ pa daudz, jā. Pagājuši mums bija šitāda egla. Zelts un tas lielīgais. Vispār tā smukāk ir nekā pagājuši gadu mums bija. Nu jā, nav. Tā būs 75. Aizpagājuši gadu mums bija šitāda. Tā aizpagājuši man labāk patika laikam. Jā. Viņa nesmērš, viņa mīlīga, tāda maziņa ir, īstais izmērs. Nu tā, esam pie eglītē. Nu tad ņemsim šās eglītes. Nu, es domāju, vienkārši viņu var iztaisnāt. Jā, tikai kur viņas ir tagad? Kur meklēt viņu? Jā. Reku, laikam ir rakstīts kaut ko. Ko? Ai. Eglītes netiksim tam. Nu kā tā? Viņš ir beigušās vai kas viņā? Beigos noteikti. Kāpēc? Dienas egli nav pārdošanā, nu. Nu, ko, esam skrobīgi, eglis nebūs. Arī paprasījām vīrietim, vai būs pievedums eglēm. Viņš saka, ka nē, viss, kas bija, tas bija un vairs nebūs. Tā vismaz viņam teica. Tā kā mākslīgās eglis šogad nebūs. Ņemsim to slapjo un turpināsim slapināt mūsu stājo slapjo dzīvokli. Pat kaut ko paņēmām, neko... Ui, mēs sateicat vaļā, jā. Kaut kādas lietiņas jau paņēmām. Nu tā, mēs te eglīšu piedzīvojumos. Ikejā mūs tā kā... Kā lai pasaka, pat nezinu... Piedirsa mūs Ikejā. Jā, ko lai saka, nu jā, nesanāca mums Ikejā eglīti paņemt. Nu, izdomājam, ka jāmeklē kaut kā tās mākslīgās egles. Un, kur mēs tagad bijām Sāgā, tur nekādas mākslīgās egles mums nebija. Nu, bijām Alfā cenu klubā, viena tā kā bija, tā kā nebija. Nu, brauksim uz pēdējo Ozolu, Senukai, nu, ja tur būs, tad būs, ja nebūs. Cerams, tas labas atlaides ir eglītēm, ir kā mākslīgām, bet kas tur uz vietas ir un kādas viņas izskatās dzīvē, to mēs tūlīt redzēsim. Bet jā, pulkstens ir pusē jau pāri 9, pēdējās minūtes, jo visas lēdz ciet 9, un baigi gribās to eglīti, vai ne? Baigi gribās, nu, āķis lūpāja tā, ka šodien vajag to eglīti. Nē, nu ne jau tas, ka āķis lūpā, vienkārši negribas rītdien atkal čakrēties ar tās eglas, jo, nu, tas tāds čakars, braukāt, meklēt. Mēs vēl depo bijām, starp citu depo arī atradām, ka tur vismaz savus egli varēja atrast, jo viņas ir zem jumta, un viņas plus mīnus arī normālā cenā bija smuka sudraba egla, man liekas, kaut 22 eiro, laikam. Jā, nu tur var atrast arī, jā. Bet, nu, depo mums izdzina apsargs ārā, jo depo līdz 8 strādā šodien. Viņš teica, ko jūs tur darat, tas veikals ir slēgts. Tā kā, jā. Nu, sliktākajā gadījumā rītdien brauksim pirkt depo egli, laikam, varbūt. Ja neatradīsim mākslīgo šodien, nekā normāli. Vai arī to cenu klubā.
Tūlīt izštukosim, tā kā redzēs, kas mums tur sanāks. Nu tā, braucām pēc eglītes, un eglīti šodien tomēr nedabūjām, bet izbraukājām visus veikalus, sapratām to, ka neko nesapratām. Domas mainījās katru mirkli. Aizbraucām uz Cenukai, tur neko nenofilmēja, plus mīnus eglīšu izvēle tāda pati kā Cenu klubā. Viena ir kā bija ok par 119 eiro tāda, bet viņa tur pa pusē tāda plasmasas, pusē tā pūkainā tāda kā, nezinu, no papīra, nezinu, kas pa materiālu tāds. Un īsti, nu, pa īsu, man liekas, viņa būtu, lai pirktu ilgtermiņā eglīti. Tāpēc tagad ir plāns tā, ka visas veikals jau slēdza ciet, tad mēs neko nedabūjām šodien un brauksim rītdien, tad droši vien uz depo. Paņemsim to, tur vismaz savu eglīti varēja dabūt, paņemsim īsto, tādu sudraba egli varbūt. Tā bija normāls cenas. Tā kā eglīšu misijā turpināsies vēl arī rītdien. Vai ne, Tomasiņ? Un jūs tikat pie jauna tuneļa, paska, no? Kas tur ir? Pici, pēdīs tās? No? Lienam ir kaķītis. Markusī. Tev ir tunelis. Tunelis ir. Čau. 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 Dinēt, čau. Dinēt. Tunelis apkārt. Hai. Tuneli līdīsi. Dinēt, čau. Dinēt, snitch. Neču. Neču. Un kaķītis arī ielīdīs. Kofi. Pirmais. Neču. Kofi. Kurš nāks? Pirmais izmēģināt tuneli. Nē, visi baidās, jā? Nu, Gustavs parādi klasiku. Pirmais ir paliekā, jā. Nu tā, eglīšu meklējumi dublis numur 2, diena numur 2. Tātad, kā jau vakardien sapratāt, tad eglīti mēs netikām, pie eglītes mēs netikām, un mēs šodien visi brauksim atkal meklēt savu eglīti, brauksim uz depo. Izdomājam, ka tomēr nepirksim to mākslīgu eglīti, jo mākslīga eglīte būs pa īsu priekš tādā ilgtermiņa ieguldījuma, tāpēc pirksim vienu depo īstu eglīti. Un tā, šajā depo mēs nebijām, bet mēs ceram, ka šeit arī būs tāda pat izvēle, kā vakardien bija tajā depo, un būs sausas eglītes bez sniega, vai ne? Es viens reku arī iestūķēju eglīti mašīnā, bet bija sausas redzēt, tā kā es ceru, ka tā arī būs. Nu, lūk, esam depo egļu klāstā. Teiks mums ir zem jumta. Teiks mums nav apsnigušas, viņas nebūs slapjas. Tu viens šis līmiņš klepučītis nāk, jo, kam atsniņas. No. Ko nevar saprast tā nordu eglēm? Nu, baigi nevar saprast, jā, bet, nu, šā nav nevainas. Nu tā, nav nevainas, bet... Boikots klepučis. No. No. Viņi cilvēks ielic tajā tan iekšā. Ko tam nav? Jā, Boj, mēs eglīti skatāmies, dēli. Normāla? nē. Nu, viņa atvērsies, viņa būs baigi platā, paskaties. Tie zari diezgan gari ir. Nu, tur ir saspiedušies viņi. Jā, tu saproti. Šitā. Jā, mēs eglītes gribam kaut kā dabūt. Tā būs sudraba glāsa. Paturēšu. Nu. Smuka. Smuka. Vienveidīga. Un asa. Ļoti labi pret kaķiem. Un pret bērniem arī, ja? Maziem. Divi rekordādi ir. Jādara, cik spītīgi bērni. Tā baigi platā, mums vajag tādus tā kā slaidāku. Jūs gribat slaidāku, jā? Mums ir maz dzīvoklis, jā, mēs gribam tādu
Viņi nebūtu tik gari zari apakšēji. Nesmird? Viņi bija smaržo minimāli. Pēc kaķa, jā? Nu tā saka, kad viens... Sudraba eglis bišķi ņoši pēc kaķa. Nav tik traki. Nē, es nedomāju, ka pēc kaķa, drīzāk pēc meža. Nē, nu tas būtu cikums mežs ir. Teicu, ka pēc kaķa čurā. Tā man patīk, bet... Tā zilīga es pirmo reizi dzirdu, ja godīgi. Nu, man vakarē tu pateica. Baltegals, kas jā mīkstajām sklijām, viņas nesmaržo vispār. Šitās smaržo nedaudz, kas ir serbietas. Jā. Un kas ir parastās Latvijas eglis, tās tā, nu, rītīgi smaržo, izteikti. Nu, šeit man patīk vispār. Man patīk, bet man liekas, vajadzīgi nav pa garu tie apakšējā zari, jā. Pa kuklu laikam. Viņas var Tad jau viņi... sliktākajā gadījumā. Sliktākajā gadījumā, jā. Viņi lieliski. Pagaidām ieturam šito, vēl paskatāmies, kas mums vēl ir. Tās balteglis nebija vakar, ja mēs skatījāmies slaidākas? Balteglis būs kuplākas. Nu, kuplākas, bet viņas nav, nu, kuplākas. Kā kur? Tā, laikam šito vajag, vēl galā ņemsim, cik viņai cena mums ir. Tur uzluk, noluk, kolēģi. Tik vēl priekš, ar šitā nav priekš? Nē. 22. Jā, tā ir šitā. Taču viņi maksā tu māk? Cik? Nezinu, tad viņš pateiks. Vismaz sausa eglis, tas gan, vismaz mums mašīna būs sausa, mājas būs sausa. Tas ir forši, ka viņi vismaz ir. Super. Nu ņemam ciet tad, jā? Ko? Nu jā, nu tad ņemam ciet. Jā, pakojam iekšā. Pakojam iekšā, jā? Pakojam, jā. Tāds detums. Līdz jaunajam gadam izturēs viņa? Ielasiet apakšā trauka ar ūdeni. Jā, pagājuši gadu mums... Mēs baigi agri paņēmām. Nē, nu ir kā. Sudraba eglis, Serbijas eglis, Latvijas eglis, viņām dzīves cikls istabā apmēram 2-3 nedēļas. Mums bija Latvijas egla, jā. Tas mums tieši pirms jaunā gadā nobira. Eglis jūs varat paņemt, piemēram, novembrī ielikt istabā, un viņam vēl janvārī būs bāzi zaļa. Šitā. Jo viņas vispār nebirst. Viņas vienkārši izkaust. Super. Eglīti esam iegādājušies šādu. Nu, un tagad liksim iekšā polo viņu. Fordā neliksim, jo tur ir bērni, un es kaut kā negribu egli likt Fordā. Vismaz liksim tur. Es liekas tāds sajūta, kad viņu būs lasi. Vajag izskatās. Mam, es liekas, ka tā egla būs lasi. Nu jā, pagājuši gadu mums bija peļķa mašīnā. Pagājuši gadu jau bija apsnigusi, sasalus, tas ir jārpa. Šitā vismaz ir sausa. Un forša smuka eglīte. Vienīgi visticamāk, ka viņa varētu mums būt pa platu mums dzīvoklī tajā stūrī, bet apšņikāsim varbūt zarus kaut kādas, un tad jau būs pavisam feini. Ko? Stumbrīšos normāli? Man liekas, ka būs jācērtiņš. Ui! Smaga? A vēl cik bišķiņ gataviņi? Nevari? Vēl vajag. Galotni nokritīs. Galotni jau varbūt atliek, nevar? Nu viss esam ielikuši iekšā, laižam, aiziet. Laižam. Nu tā, eglīte ir vietā. Nācās atkal bišķiņ stumbru padzenāt. Nu diezgan pusi gandrīz vai nocirst not, lai vispār. Un tagad būs eglīs attaisīšana, ja? Tagad uzliksim visu timelapsā bišķiņ ātrajā režīmā, ja? Maziņi arī priecīgi, vai ne? Par kaut kādu jaunumiņu, ko? Ir jaunumi? Jā, ir priecīgi pa eglīti, ja? Tā no rīta atvedām eglīti, man nācās pastrādāt šodien, ja man 2 slimnieki darbā ir. Un atnāku mājās vakarā, un kas mani te sagaida? Paska,
Kāda brīnišķīgi skaisti izrotāta eglīte. Par to ir pacentusies Elīnčiks. Augustčiks. Ja? Nu, paskat, cik skaista. Nu, malacīši, jūs ar palīdzējāt? Vai jūs saldi čučējāt? Saldi čučēja, ja? Un tu arī saldi čučēja, ja? Jā. Tas saldi čučēja. Voi, kā mani sasveicina. Jo, čau. Nu? Slīmiņi jābija divi ir, ja? Ko? Tomas vairāk? Temperatūra ir? Jā. Nu, slīmecīši, jā. Ārstēsimies. Ārstēsimies. Bet eglīte gan baigi skaistā. Mās, kad tā nekā pagājuši gadu. Nu, jā. Viņa bija šķidras, skatāt video. Jā, es tā laikam domāju, ka... Pagājuši gadu viņa bija sanāta... Tiešām ļoti laba. 35 eiro, šogad šitā 22. 22 eiro. Vispār pa sviesmaizi, Un nu? vispār tepat blakām. Sausa, blakām. Mašīna nav slapja. Jā. Nu, vakardien bišķiņ paņēmāmies ar to meklēšanu īsti saprast, ko mēs gribējām, bet nu tiešām, depiķis, vo. Sasalus mums tā mašīna 24. 12. Nu tā, 24. decembris. Šodien tā kā laiks svinēt Ziemassvētkus, vai ne? Bet šī nedēļa mums tāda trakā vispār sanāca, tāpēc, kad mums te mājās ir kaut kāds vīrus iemeties. Mēs, laikam, ar Markusiņu esam visveselākie, vai ne? Jā! Kāds te mums šivrējas pa maisiņu jau, jā? Tikko bijām ar Elīnu veikalā, sapirkām to, ko vajadzēja. Jā, bet mums mājā beigas vīrus kaut kāds Elīnai galīgi no šonedēļ. Temperatūra un Tomas arī temperatūra ik pa laikam. Un Gustavs arī šeit paklipo un tāds jūtās. Tad viņš bija apslimis, tad viņš bija šim veselāks, bet tagad jau atkal kaut ko klepo un krešinās. Nu, tu man palīdzēsi maisiņu izkrāmēt? Tu jau gribi ēst? Tomītis slims, temperatūra, puņķi, iesnes, viss. Slimiņš. Reku, plikais arī atnāca. Nu. Tā kā viņi zvana tiem online ģimenes ārstiem. Noskaidro, ko darīt. Nūkst. Es pats slims esmu. Tā, pulkstenis mums jau ir 3:30. Jā, tas man rokās ir Tomasiņš. Gustavs vālē ar Ziemassvētku eglīti. No. Es vēlēju Ziemassvētku eglīti pie Ziemassvētku eglītes. Jā. Tā kaut kā kaķis laida sev olas, jā? Mēs gaidām Santa Clausu, viņš atrodās tagad mums Japānā. Viņš aizlidojas uz Japānu. Aizlidoju arī? Jā. Labi, iesim paskatīsimies, ko mamma dara. Jā, mamma atļāvās sašmorēt kaut ko. No, un te mammai palīgs ir arī viens, jā? Palīgs, jā? Šīverējās. Kuri varat piparkūkut? Jā? Taisīs piparkūkut. Es domāju, taisīs piparkūkus tikai nākamajā gadā. Šajā gadā mēs tiksim bez piparkūkām, jā? Mums tas Ziemassvētku vakars mājās. Šoreiz bez ciemiņiem, tāpēc, kad visa māja slima, nevienās ciemos neaicinam. Šoreiz tikai mūsu ģimenes lociņā mazajā. Spiedīsim pauzīt, mēs skatāmies koncertu. Raimonds Pauls mums uzstājās. Vienā vārdā ir pateikts Tomas viņš nav omā kaut kādā, jo? Ka pafilmē, tagad bija viņa tāds. Ei, ko kā trējies, ja? Oi, ņerkstulīt mazais uznācis, ja? Jā, pēc kādos cepetītus, tad nopirkām rimčikā. No. Mīksta. Mīksta. No, kartupelīši iedīs, nu neko pa mierīgo tā. Cik ciemiņa nav, tad
Pāēdīsim un gaidīsim Ziemassvētku brīnumu rītdien. Kas mums tur zem eglītes būs? Būs kaut kas, Gustav? Nu, Tomasiņam būs. Tomasiņam arī būs gan jau, kad... Mēs tam Markus tādā abi žiperi esam, vai ne? Veseli kā rutki. Un kā ir gadiņa? Kāds apetīts? Labs, ne? Varētu tik iekšā. Nu, pājās ir ar zemē, var redzēt visu. Nu, šitas gan labi pāēdis, ja? Puse zemē. Ko teiksi? Kā? Garšīga gaļa bija. Cepetis. Nu tā mazulīši aizgāja čučēt, un tad beidzot mums ir maziņš mieriņš, un mēs spēlējam Dixitu. Dixitu spēlēsim, pēc tam skatīsimies filmu, ja? Rūķi. Rūķu, rūķu, rūķi, 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 rūķi. Rūķis. Nu nebija, nu, ko tu mazo runčīti nāji? Koļērā. Jā. Tā, dzeram mēs šoreiz balzāmiņu. Elīna tā izdomāja, tāpēc, ka viņai stiprinātu veselību, ja? Balzāmiņš kapājam iekšā. Šis ir uz miedziņu īstenībā, tas balzāmiņš nesit uz miedziņu. Man arī tikai 2 šotiņas izdzēru, bet uz miedziņu vēl. 2:10. Cik jau salavecis būs, Gustav? Es izskatīju, ka 11. 12. kaut kas. Nu, parasti 12. jau klāt. Eglīte pagaidām tukša. Skujies mazliet birst, bet šitā eglīte normāli izskatās tāda. Nav tu trakam. Nu, sudraba egli var ņemt. Kaut kas jau birst, bet ir okei. Nezinu, tur dāvinā nav vietas vispār. Nu tā, turpinām stiprināties, pāēdām. Vienu reizi tagad ēdīsim otru reizi, jā, pēc vēl ir zirnīši, mums ir Gustav mikromaizītes, rosoļņiks jāied. Elīna gribēja pirkt sākumā mazo pudelīti, kas šitā ir 0,5, 0,3, bet jau tukša ir. Normāli iet iekšā, ne? Nu labrīt! Viens te klepo. Nu esam modušies, vai ne, Markusiņa? Un kas mums te pa brīnumu ir? Šī tik liela dāvana. Dāvanas ir sanesis salve. Uj, tu liela. Vai tur kāds poglis ir nesaplē. Atstāju balzāmiņu izdzērts. Nu. Nu tev pirmie Ziemassvētki, ko, Markusiņa? Kas jādara? Tu zini, kas jādara? Zini? Nu, Tomasi. Tu jau zini, kas jādara, jā? Kā tu zini? Kā tu zini, Tomasiņa? Kas tur ir? Nu? Egle atstā. Nu? Jāmeklē savu dāvana būs. Tur būs tā dāvana? Saģērbsies, jā. Uj, jau pie šī varētu pie dāvana. Nu, mazulīši, jums būs pirmajiem jāver dāvanas vaļā. Iet meklēt savas? Ejiet meklēt dāvanas. Ejiet meklēt dāvanas. Kur dāvanas? Kur dāvanas? Kur nepieglīties? Kur dāvanas? Tu esi klavieres tagad? Kur eglīte? Ej, pieglītes! Pašķīši! Tur! Tur! Nāka čurp! Nāka čurpu! Nāka! Nu, pagrabīti kaut kādu. Nāka čurp! O, kas skrēja? Nu? Meklēsi, kur ir tavējā? Ne, ir tā meklējam, kur te būs rakstīts kaut kur, jā? Gūs! Guris. Gusis. Gusis, tas ir... No. Vajā, pēši, vajā. No, pēšam tā. Nākam ārā.
Viņš ūdenī. Jā. Puiši. Bet vajag šķerīt. Tas acīs šķerīt. Visturās galda ir. Nu, tagad tev arī interesē, jā? Ir iemās mutē galvas. Tas jāparauj, ir, Sunīgi spēlga. Jā, bet mutē būtu kauliņi jau grauz. Nu labi. Nu labi. Nu, tad nāk, Kaut kas jauns ir. Ir kaut kas jauns, jā? Un tas ir gusis? Tas ir gusis. Nu, gusīti. Labi. Bet te atstājīsim. Šito! Nopietni šito? Es nevaru no viņa cerušu. Nu, vai nu nē. Tu nevar tik daudz. Es tā pirmais... Tu to taču tā apvērmās pāri vienu nakti. Nopietni. Nevajag ēst visu. Es tā pirmais nopietni. Nu, Zalovets Šitais gan labs, šitais labs. Tu sēdam? No? Kas tas ir? Nezinu. Kaut kas vannā. Jā. Atkal vannā. Kā viņiem Viņš zila. Savas izskatās, viņš apvērmies un sēž savas vēmas, jau zilies. Tas jau tu tā domā, nu, pēc zilās konfitīs apēd, tas neicos vēl. Želai izvērā. No? Te un em rekura. Te un em. Nāk No? tur te un em, nākaču. Tas šķērsi kaut kā. Nu, varam vaļā. Dēliņi. Nē, man interesē labā kastē. Tomasiņ, eku kastē. Eku plēš vaļā. O, te jau kaut kas interesantāks, jā? Te papīri vairāk interesē pagaidām. Viņu nevada vairs pasūkāt. Es redzu, ka viņi no 3 gadiem domātu. Uj! Es šitās gan laikam vēl par mazu viņam redzēt. Jo tur viņi var skrūvēt vaļā, visu redzi. Nu, labi. Nu, tomēr interesantāks kaut kas ir, jā? Tā ļādā vaniņa. O, kāds instruments. Varēšu būt glūts. Mamma ir kā dāvaniņa. Puisi, mojiņa. Ziemassvētki atnākuši. Dāvanas mums sanesuši. Tikko es to skaitīju. Jā? Jā, Es gribēju to pašu. tā nav godīgi. Ziemassvētku vecītis ir atnācis mums vakarā. Skaistas dāvanas mums atnesis, mazas lielas, apaļas. Nu, Nu tik vērsim, nu tik būs. Priecāsim, dejosim. Kas te tagad būs, kas te tagad nebūs? Vai! Kas vēl? Vai! Ziemassvētki sabraukuši rakstītām kamanām. Tagad bērnis saņemiet. Tāds Pilnu klēpi dāvanām. pilna klēpa dāvana. Viņš te. Es jau zināju šaukanī.
Saultene? Vai, tad varēs iet palīdzēt Ukraiņiem, ja? Vai, kas pa ieroci? Nopietnas agregāts. Tādu var iedot pa galvu var normāli. No. Tā nedara. Tā, nē, kaut kas nevar tā. Nav jāliek, tas ir kaklā. Nu nav tā jādara. Ir viss? Baigi mazliet ir. Baigi mazliet, sako. Ir viss? Bet bišķiņas matras dūmiņi ir. Kāds tur? Kad es tur vienreiz tik labākus bija. Tie man bija tetējā, tur tā ķetka pārdā. Nu. Noliec šo ieroci kaut kur zem gultas jāpaslēpina. Un tā parasti slēga Amerikā. Tev ieroci atļauju vajag, ja? Bez ieroci atļaujas nevar uzglabāt mājā. Var. Nevar? Šitais ir īsts. Nu, mēģini ieskaitot, tad policija tev būs jāraksta tas paskaidrojums. Man atnesa salavecis. O, Markus! Tomītī! Tomas! Šitas ir jums! Tomasiņ, te kaut kas būs interesanti. Aču? Aču, ko tu tur meklē? Salavecis, kur ir? Viņš jau ir ar tālu, viņš jau amerikāņus tagad apkalpo. Jo! Viņam tik Vai! Viņa var stāvēt. Uzpēc rociņas. Šķēris. Deja. Rociņi. Nu, dod viņam! Padejosim! Nu aiziet! Tā, jāskaita pantiņš, jā? Jā. Kas tev ir? Pagaidi. Nu, mēs izskaitīsim kopā, jā? Nu. Es nodziedāšu dziesmiņu. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Puk, puk. Kalpu masāžā. Nevar būt! Ej tu nos! Nopietni! Ej tu nos! Vai viņš vasēs kaut ko vispār? Ritīgi labai! Tur, jā, ritīgi labai. Visādi ātrumi tur ir. Visādi ātrumi. Skaķiem arī patīk. Kofija! Jā, es zinu. Viņš jau pa bateriju varbūt iet ārā uz beigām, viņš jau vilni. Viņš tās jāpār. Viņu var uzlādēt. Patīk? Jā, feini. Galvas ātri varbūt vieglāk ir. Ritīgi feini. Vai ne? Redz visādi ātrumi. Kas tu tā? Pogo! Tev ir dāvana, tā ir manējā. Pats zini. Viņš domā, ka lielāka dāvana labāk ir. Tu gribēji tik liela dāvana? Jā. Tur būs spogulis no kaut kāds. Tu ko darīsi spoguli, piemēram? Pagaidu, jā, man nav ceļu lidojāties. Ir. Oi. Zini,
Zem eglītes maz zaķītis, kas īpu kustina. Vāverīte kupustīte, zariem riekstus meklē. Tev kādās atskaņas sanāk. Lutu! Un brūnais lācis Miša, bez dāvanas, lai visiem sētki būtu. Labi. Nu, plēs vaļā. Oi. Vai! Jā, protams, pats. Man viņš ir Es nekam nepakošu viņu vaļā tagad, bet... tīktu, kā man viņš noderēs. Tiktakam, jā? Jā. Tas ir spogulis. Nē, bet labi. Nu? Puņķis tev ir. Tu gribi filmēt? Tu būsi filmētājs nākamgad, tu būsi filmētājs, jā? Tu neredzi neko, jā? Es tu redzi? Spogulīti mēs nepaskatīties. Es te neredzu. Tā ir LED lampa. Es viņu nepakošu tagad vaļā, tur vienam Jā, viss cīkas detaļas droši. Ziemassvētku daudz, dāvanas būs tev un man, visi bērni sauc, hei! Nu, ļoti smuki, jā. Nu, kas tad tev tur tagad vēl ir? Vau! Vai! Klaumīgi. Vēl Marciņš! Labi, Marciņš un arī ir. No. Nu, ne. Paslēp uzreiz. Jā, skatīt. Tas tāds vēl ir. Laikam instrukcija plānos tādiem. Es kā sienas var sazīmēt. Tas nozīmē to, ka mums Gustava istabā būs remonts jātais, jā? Ko? Labi. Man ir, kas tev pa maciņu, kas tev priekšā maciņā. Nu, kas ir Ir arī karte. Jauna karte? Jā? Pa maciņā nekā nauda nav. Eiro. Nu, kārtē ir kaut kāda nauda? Nu, šito gan nepazaudē nākamo karti, jā? Vēl līdz nākamajam Ziemassvētkiem atkal. Jā, es domāju, ka 20 pēc vēl. Nu, labi, tas kartes kāds 20. Tev nezini? Mēs ārjām. Monopols! Monopols! Tas ir dārga lieta. Nu, vēl viena dāvana. Viņiem ir datoris. Nu, kas ir filmēties? Vai! Skaties! Tāds ir. Kas tas? Paskat! Pagaid, jā, vaļā, kurš tie ir. Priecīgs Ziemassvētkus! Tas labs ir, skaties. Lūdzu, kas tas? Aiziet! Aiziet! Priecīgs Ziemassvētkus! 1, 2, 3! Markus! Tomas! Tomas! Es esmu jūsu dāvana! Spēlēsieties ar manīm! Markus! Neraudi! Nu, re, mums ir profesionāla lampa tagad. Mums tas ir profesionāls armīnieši, jā? Tas kāda. Tā varētu tiktakoties. Blē, blē, blē. Vispār labā. Var regulēt siltumiņa. Tā var redzēt. Siltāka, augstāka. Uz piltumu. Tas tāds pašs. Viņam arī patīk kofiju. Spogulis līdz pat nāk. Nu tā, mums tā ir vēl viena dāvaniņa ir atpakota jau. Var laimēt līdz pat 100 000. Nu, cik tev mums būs? Es domāju, ka 99 000 būs. 99,99. Jā. Tā, vispirms kas te jādara?
Jākasa? Nokasa, īsti nekas nav jādara. Bet, nu, tur jau nesacībā nepareiz nokasi kaut kādu numuru, tad viss nedarīgi. Labi, kas ir vienkārši nost? Nu, labi, kasīsim nost. Jā, galda rezultātā tiku pie televīzijas, un televīzijas tātad 5 eiro ir vinnēti, un mēs noteikti šodien viņus apmainīsim pret vēl vienu tādu pašu biļeti. Varbūt vinnēsim tomēr bišķiņ vairāk par 5 eiro. Tā kā mums te 100 štukas ir veselās 4 gabali. Nu vienu man tikai vajag, man nevajag 4, man vajag vienu. Kas mums te atnācis, Markus, viņi ir? Taisi vaļā! Taisi vaļā, mēs ar Tomas viņu skatīsimies, jā? Nu taisi vaļā! Taisi vaļā! Taisi vaļā! Taisam vaļā, jā? Tur kaut kas mums ir atsūtīts, sāla vecis atsūtīja. Nu, šito vaļā, vo. Šito vaļā, nu. Palīdzi! Paska kartiņa! Smilkšķēkšļu sula. Super, nu super, un vesela paka končām, Margusi. Pēdīsi končus tev garšo? Vai kartiņa garšīgāka? Tiksim atpakaļ tev pagaidām, jā? Tu gribi konču? Ņemsim ārā? Nu, kartiņu saglabāsim, jā? Smuka kartiņa. Lai atceramies. Cik feini. Nu tā, pirmo Ziemassvētku rīts. Ārā ir mīnus daudz grādu. Un mašīna ir galīgi sasalus, ka Līņa tik strādāja pie kasīšanas. Aizskriesim ātri uz Alfu. Tas kā, es te apsolīšu pilnīgi tādu smuka no sāniņa tā. Viss nosalis. Aizskriesim ātri līdz Alfai, jāpaķer kaut kas atkal ēdams, tāpēc, ka pie mums tomēr brauks ciemos. Skuiņi šobrīd ceļā ir. Prieks, ka Līņš labāk jūtās beidzot, jā? Jūties labāk? Jā. Jā. Tas maz nav galīgi sprāgonīt. Temperatūras no tāpēc arī ir labi. Ir kaut kas kaklā vēl krekšķinās, laikam, ne? Laikam, zini, kas ir tevi izveseļoja? Kā tev šķiet? Balzāms? Es domāju, ka jā. Ot Latvijas manta. Paņem balzāmiņu un viss ir labi nākamajā dienā. Visi vīrusi aiziet projām. Žēl, ka Tomas viņš nevar iekapāt balzāmiņu, ne? Labi, dod manis pastrādāt, ej pasildies mašīnā. Vai tev pašai patīk? Jā, ej pasēdi mašīnā, es pakasīšu. Caurumiņš jāizkasa. Dublis numur 2. Sabraukuši mums tagad ciemiņi. Un eglīte atkal pilna dāvana. Tā ir tētim. Tētim šoreiz ir normālā dāvana, citā ziņā. Tā ir babiņai. Nu, babiņai tā. Tradicionāli. Kas tad ir? Nu, kā lēna. Brauc pie babiņas ciemos, tad jau redzēsi. Nu? Nu, Taisam vaļā. nu paga vēl, nē. Nē, pagaidi. Paciedies. Nu, pagaidi. Kas tas ir pa skandāru? Polka? Nu, skaisti. Nu, kur tu ņem? Koncerts jau tur jāturpina, Gustav. Šito, jā, šito var teikt, to es vaļā. Grāmata, Gustavs, liela grāmata lasīšanai. Tā noja objektīvā. Tas ir Gustavam vispār. Iedod bišķiņ lielā gaismā. Kas varbūt nojas kaut ko. Jā. Filmēns. Nu? Ar kofiju. Nu, kurš? Es Ziemassvētku vecīšiem Kurš edzāvis. tev, Gustav? Parādi, kāds ir. Šeit es varēju got, baigi labāk. Redzi? Arī tev viens kandidāts. Nu, šis forši kopšķis, jā. Arī tev viens kandidāts. Tā, kādu spēlēju? Tā vēl brāļiem būs, bet brāļi jābeidz man pamodīsies.
tādi mīstīgi. Tāds skaidrs Vai ir. dieviņi, bet tad, nu, to arī var plēst. Tas ar Gustavam? Jā, tas arī Gustavam, un divas dāvās. Nē, ko grāmatu bija gaidāt? Zeķītis tev. Nē, normāli. Omīt, odies, tas jau pasīgina. Pilspalviņa. Paras pilspalva. Ziemassvētku versija. Nu, grāmatu. Grāmata. Nu, labi. Nu, grāmatu maza. Čau! Gan ar sniegiem, gan ar paļiem, gan ar loskiem Tu gulēsi jau spēlē, Gustav? Gads ir balts no abiem galiem Tu un gulēji pa priekšā vidu spēlē? zaļš. Jā, noteikti. Tas mums tur ir. Zaļķītes, zaķītes kādas. Tās gan derēs, vai Zeķītes, ne? jā, viņiem patīk zeķītes. Un tad ir šitāds. Nu, Nu, re. Cik Medīsim cepetīti. Vēlreiz uztaisījām otro reizi jau. Kilogramu. Tātad īsto vīnu, ērkšķogu vīns. Tiešām labs. Re, kur upenīša. Upenīša arī būs. Upenīša. Upenīša. Penīša. Penīša vīns. Ziemassvētki sabraukuši, dāvanas saveduši. Iesim bērni skatīties, kas tur visi atnesās. Jā, re. Kas tie tādi, kas atnesa? No, ver vaļā. Kas tur ir? Vai! Vai nav skaists? Vai kāds smuks plēdiņš. Ziemassvētku noskaņas foršs ir Ļoti tāds. smuks. Viņš grib pagulēt, apsadzies un aizliet pat. Nē, forši. Foršs, man arī patīk tāds. Nu, liela paka, nu velkam ārā. Kas tur? Oi! Aizsēga. Vai saiga? Aizsēga un kas tur vēl ir saga. Ko tu nesaka? Pat aizmirsi tagad. Nu, beidzot man būs jauna saga, ja? Vai! Nu, forši! Ziemassvētki atnākuši, dāvanas mums atnesuši. Snieziņš ārā šogad daudz. Trādrīt ralola. Trādrīt ralola, tieši tā. Taisam vaļā. Kas mums tur ir? Yes! Un lūdzu! Opanā! Darbā ir jau. Es jau domāju, kur tā pupiņas, ko es darīšu ar pupiņām, man, ne? Bet ir mašīna vai nav? Nav. Nu, ļoti labi. Paldies Dievam, ka nav. Es domāju, ka jau nopirkt. Super! Šogad ritīgi tāds, nu ritīgi, kad nodarījuši labās dāvanas. Nav gluži pats. Tāds, jā, Jūs zināt, tā maza dāvana. jā, šogad ir īstie Ziemassvētki. Jā. Rīga Black Balsam. No tā ir gluži derš. Ai! Ko nedzēs? Klausies, Man. nu tā cits ir glādīts tāds. Jā. Ja? Tāds pats? Mums Valentīna uzdāvina. Tieši tā paša? Jā, tā. Nē, jau tagad, citu gadu. Citu gadu dzimšanas dienu mums uzdāvina. Citu gadu. Bet tieši tāds Nu pašs. ciemiņiem taču arī vajag, nu ciemiņiem taču arī vajag, vai ne? Jā, forši. Super. Vēl lejā! Vēl lejā! Lejā kaut ko. Vēl kaut kas. Mārtiņ, lai Dievs 100 štukas! Nē, es tikko dabūju 40 eiro. Nu, tur tā traditional. Biļeti. Traditional. Nu, nav Biļete. biļete, nav. Biļete uz Karīvas salā. Tev tas nav tev. Nu, traditional. Došu tev! Tā ir 20 eiro. Braukšu pats! Kā Jēzus bērniņš, kā Jēzus bērniņš. Vai tik fēni, jā? Kā Jēzus bērniņš. Vai tik fēni? Jāsies kājās. Klusa nakts, svēta nakts, visi dus nomodā. Tikai Jāzeps un Marija kūtī Dāvida pilsētā. Jēzus silītē dus. Kampiš kastīte maizes diksnis. Labi, Babiņi. labi. Tas ir man krems, jā, krems. To man nevajag, to tu ņem pati. Es zinu, tas Nē, arī tas ir man. Viņa gribas sulīt. Jā, tas ir mans, to mēs... Kas tas te pa dāvana? Kas tā pa degvielas kārtī? Bet tu, Elīna, maniem neici, es atkal ņemšu no tevi kaut ko nedos. 20 eiro man tā. Akropoli. Jā. Ko man vajadzēja? Es pielikšu 2 eiro klāt
Un nopirkšu gludekli uz akciju, tagad ir man gludekli. Bet tas jāpropolē. Viņiem jau tas lielais patīk. Nē, šitai. Ai, tu labi. Ai, tu labi. Viņam var pārvies pusēm katram pusēdziņiem uztaisīt. Nu ko, notestēsim jaunu aparātu. Jāscienā ciemiņi ar kafijas pupiņām. Cik tad daudzās bērtnes. Nu re, otri Ziemassvētki. Piedomāts aizbraukt pie babiņas uz Lielvārdu, bet nekā nesanāks. Kaut kā vakardien, cik Elīnai palika labāk, tik atkal vakarā palika sūdīgāk. Sākās kaklas sāpes un arī Markus kaut kāds dīvains palika. Sakot, sēdēsim vien mājās. Ai, ka patīk, vai ne? Patīk? Kakau! Es esmu sēgas! Tā, mums te notiek ieroču tirgotavā. Tā, nu. Tā ir tās Kas mums tur notiek? 50. Tā ir 50. Centus? 50 eiro. Nu, kur visdārgākā? Ir dārgākā šitā. Cik maksā? Nē, 5000. O. Nu tā vairākas dienas domājām, par cik slimi esam, tad tomēr saņēmāmies un mazliet pavesaļojāmies un atbraucām uz Lielvārdi. Paņēmām līdzi ciemiņas, Iveta arī mums būs līdzi. Nav tur vietiņas vairs. Es piedzēšu balsām, apciemosim tad es kaut ko pateikšu. arī babiņu. Jā, Ziemassvētkos. Kā visi kopā esam atbraukuši uz Lielvārdi, apčupināsim babiņu. Mazliet apciemojam. Brālīši jāpaņem līdzi. Tomas viņam te tādi puņķīsi, jā? Jā. Nu, ciemojamies. Laiks tam patīk izzināties, jā? Nu, nav jau zivs, ka brīd. Aiz kakla tur. Aiz kakla. Trako māju mums te šogad. Nekur neaizbraucām, it kā gribējām aizbraukt uz Ikšķili, bet beigās tur laikam visi slimi kaut kas, un tāpēc nekur neaizbraucām. Paliksim vien mājās gaidīt. Mājās ir tik trako māja. Danco. Viss in the house. Braucam mēs ar lampām. Jā, nevajag dalīties. Nu tā, ēdīsim sušikus, ēdīsim lavašiņas ļoti garšīgus. Un kas te jums ir gara salātiņi, jā? Jā, un darsim vīniņam. Vēl aizskriešu vēl līdz pakaļ vēl vienam vīniņam, jo laikam bišķiņ varētu aptrūkties. Un gaidīsim salūtu.